nedrīkst bērniem, ir tīpaši maziņiem līdz 5 gadu vecumam, dot klepus nomācējus. Jo pieaugušie diezgan bieži aiziet uz aptieku un saka, mums šausmīgi mokoši skaidroši klepus, un tad viņiem iesaka kādus klepus nomācējus. Bērniem tos dot nedrīkst, jo pirmkārt bērniem tā fizioloģija drusku savādāk, un viņiem tīri fizioloģiski šie klepus nomācēji nestrādā, un otrs, ka tie var izprovocēt bronhu spazmu, jo bronhu sašaurinājumu būtībā to bērnu stāvokli pasliktināt. Ja? Jo tas, ka viņi nestrādā, to būtu tas mazākais ļaunums, bet lielākais, ka tas bērnu stāvokli pasliktināt. Un otrs, ko nekādā ziņā nevajag, ja vien tiešām ģimenes ārsts pārliecinoši nav nozīmēs, tā ir antibakteriālā terapija. Un būtībā antibiotikas bērniņam būtu jāraksta tikai tajā situācijā jau diezgan daudz dienas ir šī augstā temperatūra, vai ja rengenā ir pārliecinoši plaušu karsonis, bet pie 1.–2. dienā pie temperatūras, kur labi pazeminās no medikamentiem un kur bērns ir visnotaļ omulīgs un aktīvs, tas noteikti nav iemesls uzreiz sākt ar antibiotikām.